Kā relaksācija palīdz mums piepildīt vēlmes? Kādas ir relaksācijas priekšrocības? Tā palīdz mums piepildīt vēlmes. Ko dod relaksāciju vēlmju īstenošanai? Atbilde – visu. Šo atbildi sniedza amerikāņu zemapziņas pētnieks Jose Silvas savā grāmatā Palīdzības saņemšana no otras puses. Jose Silvas ir viens no spēcīgākajiem un efektīvākajiem dzīves izmaiņas un vēlmju īstenošanas sistēmu izstrādātājiem, ko sauc par Silvas metodi. Kas ir Silvas metode? Šeit uzreiz es definīciju nolasīšu pēc viņa vārdiem, pati neko nepiedomāšu, negudrošu, kā pats Silvas metodi raksturo. Tas ir veids, kā relaksēt ķermeni un prātu, lai pēc tam, izmantojot smadzeņu viļņu frekvences palielināšanu un labās smadzeņu puslodes aktivizēšanu, nonāktu pie kāda pozitīva rezultāta. Svarīgi, svarīgi, svarīgi. Metode ne tikai stāsta par relaksācijas veidu, bet arī kā šo stāvokli izmantot, lai virzītu mūsu vēlmes uz īstenošanu. Kādas ir relaksācijas priekšrocības tieši konkrēti priekš tevis? Un kāpēc vispār es nolēmu iefilmēt šo video un pieskarties šai tēmai? Vienkārši tāpēc, ka es pati esmu izmēģinājusi Silvas metodi uz sevis, un tā patiešām man palīdz piepildīt manas vēlēšanās. Šobrīd varu apgalvot ar pilnu pārliecību, ka līdz brīdim, kamēr es nebiju relaksējusies pēc šīs konkrētās sistēmas, man nebija ne jausmas, kas ir patiesa relaksācija, un vārds meditācija bija tikai vārds. Bet tas vēl nav viss. Kā liels bija mans pārsteigums, kad manu vēlēšanu izpildes ātrums palielinājās vairāk kārtīgi. Kopš tā laika es vienmēr vizualizēju savas vēlēšanās tikai relaksētā stāvoklī. Tieši šādi, citiem vārdiem, šīs relaksācijas sistēma, ko apraksta Jose Silva, tiek nosaukta Silvas metode. Tas ir vairāk līdzīgs dinamiskai meditācijai. Sākumā tu relaksējies, pēc tam tu rādi savai zemapziņai, ko tu vēlies iegūt, un tas ir visefektīvākais veids, kā meditēt, lai piepildītu savas vēlmes. Pat pašas vēlākās vēlmes. Kā tad īsti vajag mācīties relaksēties? Un relaksācijas priekšrocības. Tagad visgrūtākais ir tas, ka mums jāiemācās relaksēties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs process vēlmju materializēšanā. Un šeit es sniegšu norādījumus pēc pašas Jose Silvas, kas ir aprakstīti avotos viņa grāmatā Palīdzības saņemšana no otras puses. Jūsu uzdevums ir sekot šim plānam. Kā tad darbojas Silvas metode? Ķermeņa relaksācija ļauj nomierināt prātu. Prāta relaksācija palielina smadziņu viļņu frekvenci. Smadziņu viļņu frekvences palielināšana ļauj labajai smadziņu puslodei darboties aktīvāk. Labā puslode nodrošina tev saikni ar nemateriālo radošo pasauli, citu pusi. Relaksācija ir tikpat nepieciešama tavu vēlmju īstenošanai, kā zvanam pa telefonu. Nepieciešams pacelt telefonu un izvēlēties telefona numuru. Ja tev ir svarīga tavas realitātes vadīšana, tad, jo ātrāk tu būsi iemācījusies relaksēties nepieciešamās prasmes, jo labāk. Tāpēc šobrīd noteikti atpūties no stresa, tu vari aizvērt acis, izdarīt dziļu ielpu 1, 2, 3, 4, 5 un vizualizēt mierīgu ainumu, izelpojot. Tagad aktivizē savu labo smadziņu puslodi ar relaksācijas palīdzību. Veidojas tava saikne ar citu pusi. Radošuma un dzīves spēka avotu kļūst tāda stiprāka. Un, kad tu atver acis, tu jutīsies labāk nekā pirms tam. Tu jutīsi to, ka tavs ķermenis ir piepildīts ar jaunu spēku un svaigumu. Un 6 nepieciešamas darbības, lai varētu izpildīt šo metodi. Pats pirmais – apsēdies ērti. 2. Aizver acis. 3. Izdari dziļu ielpu 1, 2, 3, 4, 5 un dziļu lēnu izelpu 1, 2, 3, 4, 5. Izelpojot, atslābinās ķermenis. Nākamais solis – iedomājies mierīgu ainavu,
kas tev ir tāda miera un skaistuma ideāls. Tas var būt krasts, pļava, koks, un vizualizēji sevi tur 1 vai 2 minūtes. Un obligāti pasaki sev, kad tu atvērsi acis, tu jutīsies lieliski. Tu jutīsies atpūtusies un labāk nekā pirms pašas meditācijas. Un nākamais solis - atvērt acis. Šie ir 6 būtiskie soļi, kam vajag pievērst uzmanību. Viņi ir reāli vienkārši un dabiski. Pirmie 3 ir tas, ko dara vairums cilvēku, atgriežoties mājās pēc smagas darba dienas. Pēdējie 3 ir tāds tipisks sapņošanas veids. Gatava? Tagad dari to. Tu tikko esi veikusi pirmo soli ceļā uz jaunu dzīvi, kur tiek piepildīti tavi sapņi un jā, pat paši kvēlākie. Kā tad īsti vajag pielietot relaksācijas veidu ikdienas dzīvē? Un pats autors Jose Silva ierosina ieiet relaksācijas stāvoklī līdz pat 3 reizēm dienā. Pirmais meditācijas seans ir no rīta, tieši pēc pamošanās. Otrais meditācijas seans pēc pusdienām, tas var būt mājās vai darbā. Un trešais meditācijas seans pirms gulētiešanas. Katrs no šiem meditācijas seansiem vai citādi relaksācijas sesijām sastāv no šādiem soļiem. Pirmais - sēdēt vai gulēt ērtā vietā. Otrais - relaksēt ķermeni un aizvērt acis. Trešais - sākt skaitīt no 100 līdz 1. Ceturtais - iedomāties attēlu no savām vēlmēm. Tas var aizņemt no 1 minūtes līdz 30 minūtēm. Tā ir tieši vizualizācija. Piektais - saki sev, kad tu atvērsi acis, tu jutīsies lieliski, tu jutīsies atpūtusies un labāk nekā pirms pašas meditācijas. Un sāc skaitīt no 1 līdz 5 un atver acis vaļā. Mazliet pastāstīšu par rīta meditācijas īpatnībām. No rīta tu pamostoties, tu atrodies relaksētā jau stāvoklī. Tāpēc, kas ir jāizdara? Tev jāpieceļās, jāiziet uz labierīcībā un jāatgriežas atpakaļ gultā. Apsēdies ērti, iekārtojies, vari nolikt spilvenu zem muguras un pēc tam veic šos 5 iepriekš minētos soļus. Un obligāti un svarīgi ievērot pareizo secību, jo tieši tas ietekmēs tavu rezultātu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vakaras meditācijas īpatnības. Vakarā tu esi jau ļoti nogursi. Tāpēc šeit ir nepieciešama papildus relaksācija. Un šeit ir jāpielieto tāda kā progresīvā relaksācija. Un kā tad īsti to pielietot? Koncentrējies savu apziņu uz katru ķermeņa daļu pēc kārtas. Atslābini tās un uzklausi pilnībā un sajūti reakciju. Piemēram, sāc ar galvu un pārvietojies uz pēdu pirkstiem. Rīkojies lēni un pārdomāti. Pārliecinās, ka katrs ķermeņa elements ir rēģējis pirms doties pie nākamā. Sākumā atslābini galvasādu, pēc tam pieri, acis, seja, kakls, pleci un rokas. Nepērē uz muguru, līdz nesajūti, ka rokas un pleci ir rēģējuši un jūti patīkamu sajūtu. Tālāk seko krūtis, vēders, apakšējā muguras daļa, urni, ceļi, potītes, kājas un pirksti. Nav nepieciešams atcerēties šo visu secību, jo tā ir dabiska kustība secība no galvas līdz pirkstu galiem. Pirmajā vakarā paklausies šīs instrukcijas un katru relaksācijas soli veic lēni un rūpīgi. Pēc relaksācijas sāc skaitīt no 100 līdz 1 un turpini līdz 5. solim, izmantojot Jose Silvas metodi. Kā relaksācija palīdz tev piepildīt vēlmes? Un šeit es tev pastāstīšu, kā tas ir savstarpēji cieši saistīts ar relaksāciju. Kā tāda vienkārša darbība, kā relaksācija, palīdz mums sasniegt tik svarīgus jautājumus kā mūsu vēlmi īstenošanu. Vidus cilvēks smadzenes darbojas frekvenču diapazonā no 1 līdz 20 cikliem sekundē. 20 cikli ir aktīvā stāvoklī. No 1 līdz 4 cikliem tā ir miegā un ļoti reti starp posma frekvencēs, tikai iegrimstot un pamostoties. Tomēr tieši starp posma frekvences nodrošina labo smadzeņu puslodi, mūsu garīgo saikni, apzinātu izmantošanu.
Un ideālā domāšanas frekvence ir centrā frekvenču spektra un sasniedz 10 ciklus sekundē. To zinātnieki dēvē par alfa līmeni vai alfa stāvokli. Cilvēki, kuri domā un analizē savas problēmas, koncentrējoties uz alfas līmeni, saņem palīdzību no otras puses, no zemapziņas. Viņu zemapziņa saistās ar augstāko prātu. Kad viņi saņem atbildi, pat ja tā nāk intuitīvā veidā, atklāsmēs, atziņu veidā, iespējamība, ka viņi ir pareizi, savukārt daudzkārt pārsniedz kļūdas iespējamību. Un tu vari teikt, ka šis cilvēks saņem tādu kā dievišķo iedvesmu, vai, ja vēlies, darbojas instinktīvi vai intuīcijas vadīti. Viņi strādā labā saskaņā ar radīšanu, nevis pret to. Viņi saņem palīdzību no otras puses tikai tāpēc, ka atrodas alfa līmenī. Daudz no jums varētu būt vīlušies par praktikas vienkāršību. Un šeit ir galvenais Silvas metodes noslēpums un relaksācijas priekšrocības. Relaksācija plus vizualizācija vienādība zīme rezultāti. Tā tik vienkārši. Un tu vienmēr esi zinājis šo formulu, jo tu jau pielieto to ikdienas dzīvē savā. Kā? Nu kā? Kad tu atgriezies vakarā mājās pēc smagas darba dienas, relaksējies ērtā krēslā vai divānā, attēlo savas problēmas, cik slikti iet darbā, cik dārgi ir visi izdevumi, kāda ir maza tava māja, kāds ir mazs tavs dzīvoklis, kādas ir vecas tavas mēbeles, cik slims ir tavs bērns un tā tālāk. Un tu uztraucies. Kad tu relaksējies, attēlojot šādas attēlus, jūs radoši darbojies. Bet kas tieši? Kā tieši tu radi to, ko tu negribētu? Tu piešķir tam papildus enerģiju savām problēmām. Un tad nav jābrīnās, kāpēc tavas rūpes tikai pastiprinās un palielinās. Tagad viss mainās. Tu izmantosi šo formulu, lai radītu risinājumus, nevis problēmas, un dzīvē noteikti notiks pozitīvas pārmaiņas. Relaksācija, ko tu praktizē no rīta, un mentālie attēli, ar kuriem tu nodarbojies dienas laikā, saplūdīs kopā ar vakara vingrinājumu. Par dažām minūtēm relaksācijas un mentālo attēlu veidošana pirms gulētiešanas tu ne tikai labāk pārvaldīsi abas šīs darbības, bet drīzumā sāksi veicināt svarīgas pārmaiņas savā dzīvē. Ja tev ir radušies kādi jautājumi, tu vēlies atnākt uz konsultāciju, tad visa informācija detalizētāk ir norādīta lejā zem šī video vai meklē to aprakstā. Uz tikšanos un līdz citiem video. Atā!